Tā ņindzes. Šodien, karoče, būs beidzamais video, principā noslēdzošais pa 46. Un gāzīsim, uzliksim savirzi. Un rīt aizmīsim, patestēsim. Un tad, ja viss izdosies, aizvedīsim uz jaudas stendu, nomērīsim, cik mums ir beigās jauda. No, tā kā mašīna ir uzkrauta uz straļa. Kāpsim iekšā un gāzīsim, paņemšu jūs līdzi. Padarbosimies, brauksim starp citu uz tepat kaimiņu pagastu, uz Madlienu servisu, kur mums atļāva, kā saka, padarboties uz savirzes stendi, tā kā let's go, minam. And let's go! Nu, esam atbraukuši, jā? Kas mums te pievienojies, jā? Kas te? Pivā, jā. Nu, krausimies no stūliņa. Un. Brauksim iekšā un liksim savirzi. Kaut kā tā. No ripini, paga. Ripinies, taisni. Droši, taisni. No, zīsimies iekšā. Jaka te uz pilno džeki šance. Pats boss uz vietas nav, bet nu. Papilmē. Arī nevar vairāk dabu. Šito man vajag tagad. Ko arī vai uz 07 plus? Šitas mums ir. Sanāks, šitien ir tiešām sista mašīna, ja? Šitas ritenis mums ir kasters ritīgājā. Tur ir 5, šitien ir 10. Tāpēc mums uz vienu pusi braucot ir pilnīgākā visa. Tagad tā, kas tur man izmainīja. Tā vajag 3 mīnusu. Nu, te jau bumpers, jā. Te gan bumpers, gan lukturis no depo ir. Kapos ir cits. Te arī kaut kā šitais te ir taisīts spārns ar špakteli. Te vispār kaut kas ir. Metinās, lai turās spārns, te durvis arī ir ko. Beigts, šitais arī viss ir beigts. Slīksnis arī ir beigts. Tur jau metināts, man liekas, bija. Šitien arī viss šitais plasmas ir sabeigts. Un tu gribēji mašīnai 20 gadu pār. Tā, šitas mums ir mazāk sagāsts.
Te vispār pastīvi. Nē, nu, tas ir mīnus. Jābūt ir... Tā, kas tur bija F3, ja? No tur, kur ir mūsu bādi. Un plusā viņš galvenais, kad ir. Uz salu? Ko? Jā. Bet zini, kas ir? Rītā? Varbūt mums ir kaut kāda huiņa ar šitām buksēm. Domā? Tēti slauzīs man mašīnu. Nav? Arī nekas nemainās. Kas nemainās? Tā. Kas te ir? Tā, ko tu rāda apakšā? Apakš 0, 0. Mīnus. Mīnus 0 un plus 0. Nu, čo? Через čo? O, cik perfekti, paskaties. Šitā mums būs aizmugurē, var paņemt kadrā. Ko tieši? Rādījumus. Šits tāpatās lākā. Tas viņš lāk. Nu, divi. Tas ir vienāds. Sagāzums uz 0 un savārsums mums ir... Kā tas skaitās? Tas skaitās uz iekšu, ja? Ne. Vai uz zāli? Tā mums ir priekša savārsums. Un 9 arī apakšā līdzi. 9 vajadzētu dabūt. Man liekas, ka vajadzētu uz 0 dabūt. Tātad mums ir uz iekšu sagriezts. Sagāzums ir principā gan arī vienāds. Dāj šitos čučuļ pagriezīsim. Un tā arī atstāsim. Šito mēs ar neko neizdarīsim. Un es domāju, ar nekā nedarīsim. Vai ne? O. Davai. No, tā mums ir priekšē, ja? Un šitā mums ir aizmugure. Tā ir bremze. Un tas ir lejā. Es pat māku, redzi. Kādreiz darbā tāds pats aparāts bija. Paņem to šļauku, paliec pa vidu. Tas mums reku stāv žurīts, vai ne? Ko jāpafilmē tev arī. Saki, čau mammu, es YouTube. Čau. Es īstenībā tā, ka iebraucu iekšā, es tā skatījos, kur žurka. Tāds, nu labi, ķipā. Savu mašīnu nepazinu. Tik sen nav redzēta. Kas? Kā tieva? Uzreiz, kā viņa sarūsējusi man ir.
stāvot. Tas pa aparātu pasties. Bet šitas ir tā kā šitam tu skaties to Dubrovsko Žekiču. Es redzēju internetā kaut kādu. Viņi kaut kādu šitā darbī nopirkuši. Viņiem pat, man liekas, vairāki viņi nebija. Viņiem, es uzmetu acatam, tam ir rakstam. Šitāda paticē 3 bija. Šitāda paša dzimāja. Viņi ir šķiedras, vai ne visa? Jā. Nu jā. Uz rāmi sanāk. Viss uz rāmi. Damps. Šitādi īstenībā muzejos tik kaut kur ieraudzīt. Viņam numuri viss doķi ir ķipa, ja? Jā. Vispār ideāli pielu gāzt. Latvijā viņi negāzīs. Kur tad gāzīs? Pa Zviedriju. Nu jā, kaut kā tā. Davai brauc ārā. Tu brauc ārā, es vēl bedrēju. Taisni brauc un visi. Savirz jau ir. Savirz ir, tā taisni iet taču. Cerams, ka iet taisni. Bet riteņi jau palika vēl taisnāk. Mums bija uz aci uzlikts. Tagad viņi vispār stāv. Pirms tā viņi bija šķīvo. Vairs ārkās nelien iekšā. Jā, ka mēs viņu zinām, viņš bija rītiņi šitā. Nu, es viņus pagriezu, jo mums dila ārmals baigi daudz. Bet redz, sanāk pēc savirzes, pat ir tā kā, bija tā kā vajag, bet nu labi. Pasties to priekšējo, neliekas, ka šķīvi? Nē, izturi normāli. Izturi būtu te asfaltu laukums varētu ietestēt. Vai ne? Lai jau tā galā, bet tā, lai es uzdomītu akaras. Nē, nu vajag jau kur ieskrieties. Savirza virsū, jā, ne? Rīt tad gāzīsim testēt, un vēl mums Marats pievienosies ar gāzīs testēt savu česiku beidzot. Tā kā gāzīsim, nu jā, kādam vajag ar savirzi, Madlienā, vai remontu, vai ko, tad atstāsim visu info aprakstā. Var droši braukt, činīt mašīnas, kā vajag. Gan jau, ka mēs vēl te atgriezīsimies, jo mums te žurka stāv. Činījās, krāsojās, bišķiņ tas viss ieildzis ir, bet nu labi, kā tā ir. Kaut kā tā, no gāžam mājā, un tad jau rīt tiekamies trasē, ja? Jā. Kad video būs jau? Kaut vai jau šitien, ka brauksim, vēlreiz. Tā jau tu pagājušais teici. Vēlreiz neuzsūkāt. No, sūdīgi. Šis būs pēdējais beidzamais video par Česiku. Tūlīt jau ziema, rudens jau. Nu, bet es vairāk netaisīšu vidikus. Ja nu vienīgi kaut ko inčīgu mēs kaut kur sadarīsim, tad kaut kādu vidiku uztaisīsim, vai no turboku būvēsim, tā var kaut ko pafilmēt. Nevajag turboku. Bet ne jā, tagad notestēsim savirzi. Mums, karoči, vienam ritenim kasters ir galīgā pakaļā. Plus 10 vajadzētu būt 5, 6, 7. Vienam mums ir 10, otram ir 5, jā, tas nav labi. Bet nu redzēs, kā tā mašīna brauksies tagad. Atkal viss no sākuma. Un jā, mums vēl es taču tā šaibas ieliku, lai mums ir leņķis drusku lielāks. Tas mums ir kaut kādi uzlabojumi. Maziņi sadarīti un tad gāzīsim, testēsim. Un tad jau redzēs, kas būs, kas mums nebūs. Es jau atkārtojos.
Tā kā jā, davai, tiekās rīt trasē. No, nākamā diena. Atminuma uz lidlauku. Jānāk Maratu pačakarēt. Sveiki! No kā iet? Labi. Kur bija pazudis? Mežā. Mežā. No, testēsim šodien aparātus. Kādas? Nu, uz beņķa. Es tāpēc, ka pēc tam būtu aizslēdzis mašīnu. Nu, ko teiksi, Marat? Man nav ko teikt. Nav ko teikt, jā? Paidām vēl nav iedvesmu teikt. Nu, labi, pēc tam mēs tev paterorizēsim. Nu, kaut kā tā. Testēsim dampjus. Un jā, lidlauks mums tukšs šodien ir forša. Lietus var nelīst. Kaut kā tā, kafijas un gāžam. Vai ne? Ko? Koč esam atbraukuši un jau sākas herņa. O šitais GoPros ranīs. Pirms mēs atbraucām šeit, ieslēdzās ideāli ar 1,99%. Fik tad atslēgsies. Maratam neledz mašīna. Tā ir trubē. Ir aizdāra. Ot, viņa tā ir tik skaista ar šitajiem diskiem izstās. Viņas teikt, ir pilnīgi ideāli noregulēti. Mēs pat bišķīgi pa daudz uz nulli, jo viņi tā bišķīgi vairāk skatās. Un šitā mums ir mašīna sista, un šitais ritens mums iet vairāk lielākā leņķī un laužās. Kad driftē uz labo pusiņu, laužās uz leņķi un neko nevar izdarīt. Kaut šodien patestēsim, vēl nekas es neesmu driftējis. Tas uzsils. Jā, uzsils. Tur šā afigēdu šitiem diskiem izskatās. Afigēdu šitiem diskiem izskatās no visām pusēm, ka to šitā viss izstās pretīgi, bet nu tāpat skaisti. Bet labi. Es jāizbrauc, jāpamēģina. Tūkšņi vieni paši trasēs, un tāpēc, jā, labi. Cik teņiem vispār tagad? Nu, mazāk pa pusbāku. Labi, koriči. Jābrauc testēt. Jāmāc testēt mums. Testēsim savīti, ja? Pateikšu savu verdiktu un tā reizi gāzt. Tā, drīžaks ir uzsilis. Ko apstājies? Vedrēnīgi, vedrēnīgi. Tikai ieskries vedrēnīgi. Tāpat viņš, kad iet, viņu, ka griez, un kā ir tas pilnais leņķis, viņš pilnīgi pats aizgriežās, bet viņu var atgriezt atpakaļ vismaz tagad. Ir noteikti savādāk.
Ko uzmetīsim 15 Česikam, lai brīvāk iet. Un izgāzīsim arī ar marata aparātu, patestēsim. Sena turbaku nav braukts, jāizmet kāds aplīts. Spiediens nemirkšķinājās. Kaut kad, kad noslāpa, tad tikai. Noslāpa tev vienreiz? Jā. Varēja pielaist? Varēja. Kurš aizies tas starters? Kurš, ka viņš izsils smēri, tur iestrādās, kas tajā smēri maziem vicams. Zosāda uzmetās, rokas kājas trīc, izbrauc viena aplīti un viss pa čotnum klemme jāpievēl, klemme vaļā. Sagriezos, noslāpa, klemme vaļā. Jā, bišķīt arī kaut ko, nu jā, motors pārlasīts, bišķīt kaut ko tupīt, tā kā liekas bedre pa lielu ir, vai vienkārši ir aizmirsies, kā tās mašīnas iet, bet liekas, ka agrāk viņa atsaucīgāka bija. Iespējams, ka vajag bišķīt kaut ko paregulēt, pakorektēt pēc pārjaukšanas. Jā, to skatīsies, ja šito testu izdzīvos, mums nebūs atkal filtrā skaidrs, tad droši vien jau to arī viss sadarīs. O, kā sakārtots lidlauks. Redzat, džeki? Visi pa čotnam. Te bija pasākums Brotherhoods pagājušajās brīvdienās. Nu, pa nedēļu viss vēl ir vietā palicis. Kārtība, visam izkastas. Prieks skatīties. No, kaut kā tā. Patestēja marata aparātu. Marats saka, rokas ķerās, pinās. Vai kā saka, atcerēties, kā ir braukt. Gadu nav braucis, es jau ar tāpatās. Ko es tur to 46. stociņu tikai uz inercīti. Te ir pavisam cita lieta. No, iesim tad. Pafilmēsim jums. Kā Marats gāž un kā Ivo mauc. Jā, 17-niekiem
vadās pavisam savādāk mašīna, atsaucīgāka. Tāpat viņa laužās. Viņa tā kā stūri viegli paliek pilnīgi uz pilnu leņķi, laužās iekšā, bet viņa vismaz griežās ārā tagad. Varēja viņu, kā saka, braukt. Tā kā mēs neko, man liekas, arī tur nedarīsim tajā jautājumā. Uzlikām tagad 15 un Ivo te braukās. Tagad mācīsies. Davai, 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 davai! Ručniku, ručniku! No, iešu apakaļ, pa vēl tā atnāca. Ai, tiekās tajā galā. Kaut kas nav. Что-то не то. Iesim čekot. Tā, Maratam nokrita intercooler truba. Pie turbīnas tur uzsila silikons, nošāva intercooler trubu. Kas tad? Neko, pavizini mani un aizved mani līdz viņam. Man nesanāk, es kā ieeju, tā uzreiz atmetos. Nekas mācies. Neviens ar pirmo nav iemeties ideāli. Tēt, man tu būsi man tāds atsvars. Svērs. Viņi te brauc sacensībās pa šeieni. Viņi otrādāk, jā. Palēnu tevi! Palēnu, draudzīgi. Palēnu, vajag ātrumu. Un rocenīti vajag tāpat kā pusejūdziņu, tā, ka tu drusku uzsit un tev aizslīd. Brauc turien, met riņķi tur. Nē? Vizināsies atkal. Nezinu, ar šeit. Pamējās stopus arī pamējās. Un kā Marats brauc viņam no muguras. Vai mainaties? Gāzi! Nomīdzi no riepām, vajadzēja gāzi? Nē, es izspiedu ručniku šitā un uzreiz atlaidu sajūtu. Viss bija ok, vajadzēja gāzi, vēl būtu aizbraucis. Tev sākumā riepās vilka. Dai, brauc! Labi. Es vienkārši gribu, lai nav stundu gari video. Vajag lielāku ātrumu un lai tu ilgāk uz rocenes vari pasēdēt, tad tu izjutīsi viņu vieglāk iemetienu. Un tā, kad tev ir roceni, to stūri vari stūrēt. Poņau, ja? Būtu lielāks ātrums, ilgi tālāk paslīdējis, būtu trajektorija laba. Plūdenāk, tu beigi haotiski. Viss bija pareizi. Tieši šitās riepas vieglāk, viņas vieglāk. Un tā, kad tu ej uz ručņika iemetienu, tev nevajag tā kā ar pussajūgu tēmēt tā un sist sajūgu. Tu vari vienkārši braukt, griezties un uzraukt. Es griežos, norauju. Ar tām riepām. A, tu ierakstīji grupā? Ko? Tu grupā ierakstīji? Ierakstīju, jā. Baigās bedres tev vārnā. Nāk kaut kā tā. Mums viena kamera jau ar filmēs, bet nezinu, vai viņš samontēs kaut ko. Kaut kā tā, jā. Iesim, sačinīsim Maratam. Kuļer trubu. Tur vajag karstā vieta, vajag, lai padzies. Uzliksim, pievilksim. Čar var gāst. Prieki bija īsi. Sāka līt lietus. Un Els filmējām mums gangsters. Ko izdarīja? Radiators aptver. Pārsta radiātoru. Bumpers arī teikt. Aizķēra riepas. Īsnībā jānopērk, tā kā Maratam jāuztaisa priekšā ir kaut kāda tāda duga, ja kaut kur. Tas bumpers jau viņš tik viegls, ka viņu izlocīja. Aizķēra riepas. Nu jā, jo viņš uzreiz nākamais ir radiators.
Bet mēģināsim apakšā tur tā viena tā, tur ir pušu, mēģināsim viņu ir tosols, ir 2 karniņas. Mēģināsim aizspiest, ja tur drusku tur pilta, pofīgi braukās tāpat, kamēr šķidrums ir. Un kaut kā tā, jā. Gaidām, kad lietus beigs līt, lai jau radiators atšķinīt. Kaut kā tā. Varētu jau tur iebraukt tajā tur un tur mēģināt. Bet nezinu, uzbrauks tā uz Es domāju, nē, jo Marats arī knapi nobrauc, viņam izpūtēs nušiekājas, man jau vēl zamāks šķies. Nu labi, gaidīsim tad. Es pat uz viņa traļi nevarētu uzbraukt. Tad lietus beigs. Īstenībā mēs varētu arī priekšu uzdzīt uz traļa un es no apakšas tur forši tiktu klāt. Nu labi, gaidām, kad beidz līt lietus un tad darbojamies tālāk. No, sačinījām radiatoru. Mums izsita reksalocīja raģiku un iegāja ventilatorā. Aizspiedām caurumu uz cietveņķiku, noņēmām. Rasējam šitā pat, vai ne? Jā. Kā ir pa slapju? Sūdīgi pirmā sanāk par otru. Es nekā nepafilmēju, bet, pagāzīsim tagad pa slapju, es pabraukāšu arī. Tā kā, dāj. Feel the presence in the air when the trio comes around. A couple players from the south in Tennessee, we bring the sounds, saying hi till we die. Look what up, we steady smoke. Kick back, drink a beer and start to write these words being spoken. Yes, the players been a book from early on. I love to see, and since a kid it's been the same. I'm getting fucked up to my end. Grew up buried under pressure, knowing life never gets better. So I'll take this time that I got left to bring the world some terror. Beware of well, you scared of the things that you see. I'm well aware of the disparities that follow me. No guarantees in life, so I'm living by any means. That's what it's like when you live in life in the world of free. Never gets better, life's never pleasure. Rich or poor, it's all the same. In the end, you'll never remember just a bunch of sheep that look the same and thinking that they different. But now, so shut the fuck up, bitch. The trio's here to eat shit. The purgatory paying for my sins, walk adjacent to the devil. All I know is evil shit. Feeling heavy with the struggle, got some feelings on my back. See me stepping every pole, slowly drifting in the bed. In the south, it's raining blood until my Satan hollow vibe. From the grips, he lends a hand, it's meant to guide me through the night. Learn my lessons from the dead. The world has shown me I believe that this realm is just a pebble in the belly of the beast. Have no conscience in my head, feel no guilt up in my mind. Feel the presence of the devil rising up from underground. It don't matter what you praise, we all are blessed. It was raised to go to rise. Each a lesson, memories will be the crazy saying. Searches for your soul, will drag you where they never know. You turn, let the pain and hope and changes, let it go. Motherfuckers try to test me like this for the genocide. Thanks for making sure I'm not the best of mystic violence. Ever since I was a kid, I see the violence. When these images of death, I see my past, and now I know no one really gives a fuck. Taking life just how it is, let my demons grab all over, slowly dragging till my dead. Kopīgi redzu, kā tev īkšķi griež ārā, jā. No tā ņindzes. Tā mums gāja pa lidlauku. Iztestējām aparātus. Principā gāja plus mīnus ok. Marata Česiks izturēja. Principā jāsamaina eļļa, jāapskatās, kas filtrā darās. Ja viss ir ok, tad aparātu var gāzt. Bet ar 46. vai kā man gribētos tagad teikt, ka mēs gāzīsim uz jaudas stendu, bet... Jo mums ir ļoti daudz problēmas. Un pirmā problēma mums ir ar kārbu. Mums vienā brīdī pazuda otrais rops. Tā kā viņu varēja ielikt, tā kā viņu nevarēja ielikt. Principā tā ir Getrek problēma. Mums ir nepieciešama kārba un vēl kaut kādus trikus taisa sajūgs. Es tur ieliku kaut kādu no Trodo pasūtīto sajūgu. Nezinu, viņš tur kapeiks maksāja.
sajūga disku, koroče, un viņš smird, it kā neslīd, bet smird, kūp. Nevar saprast, principā, kārba sajūgs. Tad mums Ivo aizķēra atkal riepu, izrāva radiatoram, ventilātoru, salocīja radiatoru un pārsitām. Rekur pret ventilātoru pārsitās radiators. Ir vajadzīgs radiators. Un pārunāju ar džekiem, kad bezgaismas smērītāji nesot jēgas vest uz stendu. Viņš ļoti griež jaudunos, tā kā mums vajadzētu gaismas smērītāju vēl priekš stenda. Tad vēl finālā es iemaucu bišķīt, aizķēru smilšu čupu. Sačakarēju bamperi aizmugurē, nolocu izpūtēju, bet labi, to es ātri atliecu atpakaļ. Vajadzētu citu izpūtēju, tas ir sadauzīts. Koroče, vesela čupa, lērumu problēmu, un ir, kā saka, vajadzīgs piķis ieguldīties. Tā mašīna dzen mani bankrotā, konkrētākajā, kad pat pilnīgi brīžiem gribās viņu vienkārši ņemt un pārdot. Kaut kā tā, jā. Nu, es nezinu, droši vien, ka tad būs vēl viens video, savedīsim kārtībā un brauksim uz jaudas stendu, bet kad tas būs, nezinu. Uz sitiena man piķa nav, jo es guldos iekšā 92. Diezgan daudz pērku, droši vien būs nākamais video pa viņu. Nu jā, apmēram es te pareiķināju. Vajadzētu kaut kādu 500 pāri eiro tam visam. Nezinu, varbūt, ja kāda interesē, mēs varētu pārdot turbīnu. Pa 120 eiro es pirku, pa sotaku es viņu atdotu. Nu, es gribēju būvēt turbo viņu, bet es domāju, atstāsim atmo. Nu, ja neviens nenopirks, protams, ka mēs ar kaut ko ar viņu darīsim. To es varētu jums pārdot, būtu piķīts priekš 46. Tad man vēl ir tie short shifteri. Ja kādu interesē. Tā, izpakosim ārā. Shifterīši ir. Visu info atstāšu aprakstā. Tad vēl ir hoodie, rekur man ir virsū. Man liekas, ka pat viena vai divas maikas man vēl palika. Hoodies ir, viens ir XL, un kaut kādi, ja nemaldos, 5 vai 6 man ir L izmēra, tā kā tos sarvaru, kā saka, jums pārdot pretī, kā saka, saņemot atbalstu mūsu kanālam, projektam, jo, kā saka, man ir 3 mašīnas, visas 3 viņas uzturēt ir finansiāli diezgan grūti. Not jā, kaut kā tā. Šitajā video tad principā ar to būtu viss. Redzējis, kā būs. Nezinu, varbūt, ja kāds grib to 46, varat piedāvāt savu ciparu, moška var vienoties viņu pārdot. Jo principā mēs viņu tikai priekš Ivo, Džonis mums te burkšķi. Mēs viņu priekš Ivo ņēmām mācīties driftēt. Nu, un tāpatās bija doma viņu pārdot un dot viņam tālāk gāsta žurku vai rekur ar 92. Tā kā saka, var arī viņu pārdot ātrāk, nemocīties ar viņu. Jo nezinu, mums tur kaut kāda karma sēž iekšā, principā. Mēs viņu tikai taisam. Nu, protams, mēs arī pabraucam, bet nu, viņu visu laiku sanāk taisīt. Nu jā, nav tāda, kā saka, stabila mašīna, kad varētu viņu aizbraukt, nezinu, vairākus treniņus uztaisīt un neko viņai nedarīt. Visu laiku mums principā kaut kas viņai jāpiečinīt. Bet nu jā, kaut kā tā kā pieabonējam, kas nav abonējis, dizabonējam, kas nav dizabonējis, jo es skatos, kad pienāk cilvēciņi klāt, tad pāris pazūd. Pienāk, pazūd. Kaut kā tā notiek, bet nu, neko darīt. Bet nu jā, nākošo video taisīsim pa 92. Varētu kaut ko pafilmēt, jo, kā saka, ir daudz mums lietiņas sapirktas jau. Un viņu varētu likt iekšā, būvēt izplūdes kolektoru
un UTT. No, tā kā tā, ņindzas līdz nākamajam video. Kā saka, tiekās nākamajā video vai kaut kur trasē. Kaut kā tā, labi, davai.